Izstāsts pēc manas mammas cenšoties būt relatable ar mūsu tagadējo jaunatni. Tas bija uzbrauciens. Tas tā kā realitāte šovos, kad ir producenti nav patiesi. Es nekam īsti līdz galam neticu. Ir palicis drusku grūtāk un grūtāk. Dēb, ešķīgs metiens. Ko tu runā? Sezonas noslēdzošā epizode. Kurš nelieto sociālos tīklus? Šoreiz tikai viens dalībnieks blefos, ka lieto sociālos tīklus, visi pārējie teiks taisnību. Vairākās kārtās centīsimies izbalsot dalībnieks, lai beigās noskaidrotu, kurš blefo un kurš saka taisnību. Un šoreiz pie mums viesosies digitālā satura veidotāja Lotāna. Čau, mans sauc Lotāna, un mans atkošanas līmenis ir 3. Twitter, es tur skatos līkus, kaut kas džūsī notiek un jāuzzina, kas pa bazaru. Paldies par uzmanību. Zinkārīga, pļāpīga, mīļa. Es varu iztēloties, kā izskatītos kāds, kas nelieto sociālos mēdījus. Kaut arī es pat īsti neticu tam līdz galam. Ja sociālajiem mēdījiem šeit pilnīgi katrs lieto daudz maz. Vai tu vadies pēc kaut kāda veida stereotipiem, vai tev ir savs tas kompass jau izveidojies, kā tu to noteiksi? Noteikti ir tie stereotipi, kuri pārsvarā atbilst, es nevaru melot. Tu vari droši paņemt vienu jautājumu, izlasīt to un tad mums arī kopīgi atbildēt. O, cik superīgi šitie. Kā tu domā, cik patiesi ir cilvēku dzīve, ko viņi rāda sociālajos tīklos? Daudz maz ir patiesi, bet, labi, ko es runāju, ļoti daudz, kas ir ļoti nepatiesi. Ka tu tīpaši TikToku tu lieto. Jā, pareizi. Zini, ir reposti. Un tu aizies kaut kādu cilvēku reposti, un skaties viņa reposts, un tu domā to, ka es par šo cilvēku nepazīstu. Kas ir tie reposti salīdzinājumā ar to cilvēku? Un tad ir jautājums, vai to cilvēku tiešām nepazīst, vai arī tas cilvēks mēģina padarīt sevi sociālajā vidē, lai izskatās, ka šīs ir viņa intereses, šādi viņi jūtās, varbūt viņiem ir dziļāk domāšana, nekā patiesībā ir. Mēs varam doties pie nākamā jautājuma. Paldies tā. Pipariņš. Kādi stereotipi pastāv par tiem, kuri sociālos tīklus nelieto? Ir vairāk īstenībā. Ir tā, vai nu tas cilvēks ir. Es iemetu šo vārdu tulkotājā, bet uz latviski neiztulkojies pārāk labi. Vai nu tu esi nonchalant, un nonchalant ir tie pārsvarā vīrieši šajā situācijā, puiši, ko es ievēroju. Pusauģi esamos vairāk. Viņi uzvedās tādi mistēriski, viņi grib būt. Viņi tā kā, es te izmantoju sociālos tīklus, viņiem parasti ir Instagram profils. Bet viņi seko tur kaut kādiem 7 cilvēkiem. Tā jau, bet mammai neseko nekādu. Un bilde arī nav savējā. Nav. Tad ir cilvēki, kas ir mācībām tendēti un akadēmiski ieroči. Viņiem nav sociālai mēdī. Un dažkārt tā ir. Un trešais, ko es teiktu, vai nu tu esi, es pat teiktu, anormāli bagāts. Viņi ieliks bildi no ceļojuma, un viņi ieliks bildi, kur vienkārši var redzēt kaut kādu kadru. Tu pat nezinu, kurā valstī viņi ir. Tas pēc, ka viņi ir tik bagāti. Viņiem nav jāparāda citiem. Sagatavojam savus blefu detektorus, kā mēs mēdzam šeit teikt, un have fun. Paldies tev. Jā, dodamies blefu. Tā studijas pār, es nesaprotu, kur viņi dažkārt beidzās. Jūtos tā kā es būtu Elon Muska komandā un aizlidojis kaut kur, bet par spēles, esmu lielā starā, es nevaru sagaidīt, izanalizēt, stereotipizēt un visus savus viedokļus uzgrūst uz nabaga bērniem, kas te ir ieradušies. Nāk čurp. Tad aicinam šos nabaga bērnus, jeb mūsu dalībnieks, un uzreiz es tev lūkšu tavus pirmos iespaidus tīri pēc vizuālā aspekta. Segi. Viņam ir kurps, kas ir ar uzvalku. Viņš smāk ir gudrs, viņš ir tāds ekscentrisks, es teiktu, tādā komplementārā ziņā. Es vērtēju pēc tā, ko es redzu savā skolā. Otrs, viņš ir tāds māksliniecisks, viņam pa smaidu, viņš tā kā Kents smaida. Viņš pat var nedzirdēt neko, ko es saku, vienkārši. Tev tāds brekas, viņš vispār vairs nevajag, tev tiešām jau Hollywoods smaids ir. Nākamā dāma, es esmu nobijusies. Forma patīk siksna. Ar lente. Lente. Ļoti zolīda. Stils ir viennozīmīgi. Nākamais ar tāds māksliniecisks puika. Un tu? Tu esi foršs, tu vispār viduklis nav. Saprati? Tā kā balts krakls. Viņam krūšas kurps nav. Iepazīsimies tad arī savā starpā. Čau, mani sauc Edmunds, un mans blefošanas līmenis ir stabils 4. Čau, mani sauc Jākaps, un mans blefošanas līmenis ir 5. Čau, mani sauc Marta, un mans blefošanas līmenis ir 2,38.
Hei, mani sauc Matīs, un mans blefošanas līmenis ir 5 ar lielo P. Čau, man sauc Kate, un mans blefošanas līmenis ir 5. Pirmā kārta. Mēs esam gatavi. Dalībniekiem 20 sekundžu laikā ir jāatbild uz Lotānas sagatavoto jautājumu. Kā jūs pavadat laiku ar draugiem? Edmund, sākam ar tevi. Aiziet. Es pavadu savu laiku ar maniem draugiem, izejot ārā, apstaigājot Rīgu. Vienkārši tādu čillā. Mēs neejam nekādos veikalos, mēs vienkārši ar sevi savstarpēji komunicējam, kas viņiem dzīve pa dzīvi notikuši. Vienkārši, lai kaut kādas bandas ir, lai mēs saprotam, kas šī laika starpībā notiks. Paldies. Tev uzreiz kāds komentāriņš? Es gribēju mazliet izvērstāk dzirdēt. Tu to pasniedzi, tā kā zini, kad Džeks uzraksta meitenei nevis uz randiņu, bet izejam ārā. Tā to, nevis ejam paēsēm, ne, izejam ārā. Es gribēju dzirdēt kino, vakariņas, bowlings, bet labi, jūs citu paņemat tur piemēru. Jā, kā tu dzirdēji, kāds ir standarts, vai tu esi gatavs? Jā. Aiziet. Mēs ar draugiem pēdējā laikā dodamies makšķerēt. Jā, mēs arī apmeklējam tādas pamestas vietas. Jā, izstaigājam. Jā, arī vienkārši pastaigājamies, parunājam. Tā kaut kā. Jā, jautri vienkārši pavadam laiku, runājam, kas kā notiek. Bet zivis? Protams, ka viņiem ir sociālie mēdīji. Ja tu noķer lielu zivi, kāda jēga ir ķert to zivi, tu nenobildē turot šādu. To Tinders gan jau tad arī ir, ja? Nē. Ielikt pašā pirmā bilde. Nē, es nelielos ar makšķerēšanas lomiem. Tas tāds pie sirsniņas hobijs. Marta, vai tu esi gatava? Jā. Aiziet. Tātad es tikko tieši atlidoju no Zviedrijas, ar draugu biju aizbraukusi ceļojumā. Man draugi ir mūziķi, mākslinieki, mēs tā kā ar vienu draugu tur ejam dīdžejot. Tajā reiva tramvajā īstenībā bija ļoti forši, man tur draudzene dīdžejoja. Mēs ejam taisīt mūziku un tādā garām. Radoša dāma, bet radošajai dāmai vajag savu telpu, kur izpausties. Man šķiet, ka cilvēku prāti, ko tu mutiski sazinies, nav pietiekami, lai izpaustos. Man šķiet, ka tev visticamāk ir sociālajā mēdī, lai tu varētu savu radošam izklāstīt. Kā ar kuru draugu ar dažiem es eju spēlēt aktīvi basketbolu vai futbolu, ar citiem atkal eju skateboardot vai ziemas sezonā slēpot, lai dabūtu to perfekto kadru uz kalna. Ar draudzeni es eju uz kinoteātru, gan nevar bildes ņemt oficiāli, bet vienmēr var kaut ko iesnīkot un ik pa laikam ir jāizēj papeldēties. Es parasti vasaras sezonā vairāk ar draugiem eju ārā, mēs ejam piknikot, peldēt, vairāk ziemas sezonā mēs varbūt ejam uz kādām teātra izrādēm, kaut kādiem pasākumiem, kaut kādām kafejnīcām, varbūt aizejam uz kādu muzeju. Es nezinu, pārsvarā komunicējam un labu laiku pavadam. Tas arī pārsvarā viss, ko es daru ar saviem draugiem. Viņa dzirdēja un izpildīja. Tev ir ļoti spēcīga konkurence. Paldies tev, Kat. Man ir daudz par ko padomāt. Tev arī tagad ir brīvs laiks izpausties. Kādas ir tavas domas, kāda ir tavi secinājumi, un vai tev jau ir sajūta, kur tu varētu izbalsot pirmajā kārtā, kam pilnīgi noteikti ir sociālie tīkli? Es jūtos tik slikti, jo ja es atbrauktu visu šo distanci līdz šajienai un man izbalsot pirmajā kārtā ārā, es būtu ļoti pēdīgi un es jūtos, viņa jau zina, ka es teicu, ka viņa ir sociālie mēdī, viņa jau galva pied. Es noteikti gribēšu redzēt, Martin, ko tu tur liec. Es lieku. Jā, tu liec, bet tu liec. Katram man gulpības runā, protams, ka tu liec. Lotāna, lūdzu, norādi, kurš pamet studiju pēc pirmās kārtas. Neskaties uz mani, lūdzu. Man žēl tā kā tā to pateikt, Martiņ, bet tev ir sociālajā mēdī, un es noteikti paskatīšos, ko tur liec. Paldies, Marta, par spēli. Labās attiecībās pametam, viss kārtībā. Otrā kārta. Sociālo tīklu vidē var būt svarīgi ne tikai ievietotie foto un video materiāli, bet arī to apraksti. Dalībniekiem ir jāpalīdz Lotanai sastādīt aprakstu viņas publikācijai. Es gribu pieminēt to, ka es pat neatceros, ko es iesūtīju. Es iesūtīju vairākas bildes un pašiem uz pārsteigumu. Dievs! Kāpēc tēv? Edmund, kāds tavs apraksts? Es uzrakstīju šādi. Izstāsts pēc manas mammas cenšoties būt relatable ar mūsu tagadējo jaunatni.
Tas bija uzbrauciens, Edmunds. Nu, take it however you want. Jākab, Nu, gan basketbols baznīcā, to gan es neesmu redzējis. Man patīk to pieeja. Matīs. Tā kā izklausās kā mākslīgais intelekts. Es vēl joprojām nevaru saprast līdz galam atkost Jākabu. Tas, kā viņš reaģēja uz manām bildēm un video, bija tā kā mākslīgais intelekts. Es nezinu, vai viņš to darīja kā joku, vai patiešām tas ir kaut kas, ko viņš komentētu. Dēb, ešķīgs metiens. Tu, Tā bija ļoti sociāla tīkla atbilde. viņš ir vārdu meistars. Es uzrakstīju, es zinu, ka jūs nekad tā nevarētu. #BringBackDab2024. Tas liek izklausīties man ļoti augstprātīgai, bet citi tā nevarētu. Kā var redzēt, mēs esam baznīcā, mēs esam anglikāņu baznīcā, tur pie krastmalām. Tur bija vienai filmai, kurā es piedalījos par basketbolu vēsturisku filmu. Ballīte, vrapārķī pēc filmas, un kad tā filma par basketbolu, bija basketbola grosu. Nākamais attēls uzmanību ekrāniem. Šis jau mīms var taisīt. Kartupeļlauks aplūda, atpūta. Lūdzu, ovācijas. Kartupeļlauks aplūda. Tagad tā, atpūta. Es nevaru, tas ir ģeniāls. Ak, Dievs. Man šķiet, ka cilvēks, kas lieto sociālos tīklus, ko tādu nevarētu izdomāt. Jā. Man zinā. Es uzrakstīju pils emoji, buļ. Tas ir viss. Jā. Tur pils gan jau arī bija. Rīgas plūdi izglāba karstu dienu. Ļoti, ļoti labi. Par piedalīšanos arī aplausi. Gan Katē, gan Jākab. Katē, šis arī tev. Dalīsiet aplausus. Tagad deserts. Es uzrakstīju šādi. Gaidu jau Šreku 14 gadus. Crying emoji. Miss you, King. Gaidu Šaku un Īlu. Šreku. Jau 14 gadus. Tāpēc, ka pēc purva. Gaidu Šreku. Kāds ir stāsts aiz bildes? Tad, kad bija tie lielie plūdi, šis ir Pierīgā Mārupes novadā. Netālu no mājām es aizgāju apskatīties, vai tie plūdi tiešām ir tik traki. Un tad es aizgāju un nopildējos. Kāda ir tava secinājuma, tavas domas, tava stratēģija, kur tālāk vajadzētu izbalsot, balstoties uz viņu atbildēm? Man galva plīsfuši. No pressure. Es gribu būt atklāta. Man liekas, ka Matīsam ir sociālajā mēdī. Bet es negribu viņu izbalsot. Es gribu teikt, ka viņš vēl parādīs, tas tā kā realitātes šovos, kad ir producenti nav patiesi, jo viņi vienkārši tas cilvēks ir pārāk liela TV personāža, bet atstāja tajā realitātes šovā, kaut arī viņiem bija jābūt izbalsotiem. Izbalsošana un lūdzu norādi, kas pamat studiju pēc šīs kārtas. Studija pamat. Kat. Matīs Plotis. Paldies to Katu par spēli. Jā. Trešā kārta. Dalībniekiem ir jāatbild uz 2 Lotānas sagatavotiem jautājumiem. Katram jautājumam 20 sekundes. Nosauciet lūdzu man sociālos mēdīju platformas, kuras nav tās tradicionālās. Vai arī varbūt tās īsti nav, bet var uzskatīt par tādām, kā piemēram šahs spēle, kur tu var sazināties ar cilvēkiem. Kaut kas nav X, Instagrams, Facebook, TikToks, kaut ko bez tā. Arī tas pat nav uzskatāms kā sociālās mēdīs. Nosauciet. Kas varētu būt pielīdzināms? Laikam Tumblr. Varbūt, kas tur vēl bija? Tas ir laikam vecs MySpace. Vēl tur ir Pinterest? Varbūt Pinterest tur arī ir. Bet kas vēl? Man nenāk nekas prātā tagad. Ar to arī pietiks. Jākab, vai tu esi gatavs? Jā. Aiziet. Man liekas, ka Telegrams ir vēl chess.com var sarakstīties ar cilvēkiem un lichess.org ar šahs. Es pat nezinu, nekas cits īsti nenāk prātā. Jā, ir... Mīļākā online spēle. Bet īstenībā es mazliet sevi iegāzu ar šo jautājumu, jo varbūt tieši tas cilvēks, kas zinās visvairāk varēs izdomāt vairāk variantus, kā piemēram chess.com. Tas varbūt tieši arī neizmanto tradicionālos sociālos mēdījus. Jā, gatavojoties spēlei, iemācās top aplikācijas.
Bet es pieļauju, ka tas spēlēs tavā labā. Matīs, gatavs aiziet? Ir Lokets, protams. Man šķiet, ka Omegle ir ļoti nepietiekami novērtēta mājaslapa. Minecraftā, protams, daudz kas notiek, daudz džeks satiekās reiz gadā. Draugiem LV. Apšaubām opcija, bet ir opcija. Twitch. Ļoti labi. Tagad, kad mākslīgais intelekts ir mūsdienās iesaistīts un viņš katru dienu attīstas, ir palicis drusku grūtāk un grūtāk atpazīt, kas ir reāls un kas nav. Bet, manuprāt, jāieskatās, kā cilvēks runā, kā cilvēks seja, piemēram, šādi. Ja visu laiku runā monotoni un skatās kamerā, tad tas visticamāk ir mākslīgais intelekts. Pirmkārt, jāskatās avoti, no kurienes nāk šī informācija, jāskatās uz saturu, cik tas ir objektīvs vai tas nav subjektīvi viedokļi veidots. Es nekam īsti līdz galam neticu, jo vienkārši ir bijis pārāk daudz gadījumu, ka ir kaut kāda dezinformācija un maldinoša. Es kaut ko dzirdēju par to influenceri, kas mukbangus taisa, tas, kas zaudēja svaru. Es neko par viņu nezinu, bet izrādās, ka viņš to svaru nemaz nezaudēja un viņš to meloja, bet tagad nevar saprast. Tad virzamies uz otro jautājumu. Ko jūs publicējat sociālajos mēdījos? Matīs, ko tu publicē sociālajos mēdījos? Savu kaķi lielākoties. Sevi. Saulrietis. Neko vairāk īsti. Tas ir Googles atbildes. Saulrietis, kā es maidzīvnieks. Dziesmas storijos ik pa laikam, bet es nezinu, vai to var tā skaitīt. Kurš 2024. gadā vēl joprojām posto saulrietus? Padomā par šo, Matīs, labi? Ir, protams, ir izņēmumi, ka tas saulrietis ir vienkārši, ka tev tie mākoņi nostājušies 3 slāņos un tur pa vidu saule lēkā. Tad jā, bet nevienam neinteresē. Un arī tie saulrieti tad ļoti prasti katru reizi oranžu debesis. Ok. Kad tu redzi saulrietu, kāda cita profila? Kāds ir pirmās domas, kas tu iziet ar galvu? Ak, Dievs, cik skaisti, paldies, ka ielika, vai arī? Tu padomā. Unfollow pa vidu. Tu padomā, tu citu perspektīvu. Bet varbūt tur ir ziemeļblāzi, mēs nezinu. Lūdzu, dod savu atbildi. Es lieku ļoti daudz savu kaķi. Un es biju braucienā uz Itāliju, ieliku Itālijas bildes. Jā. Vēl tev ir laiks. Un es arī ieliku Drundāles pili, viņa bija ļoti skaista. Vēl vakardien, ko tu ieliki? Jā, es neko neieliku vakardien. Cik bieži tu lietas? Es nelieku. Edmund, tavu atbildi? 3, 2, 1, aiziet. Es arī postoju bildes ar manu kaķi. Visiem kaķi. Es arī biju kaut kādā ceļojumā Austrijā, fočēju kalnus tur, ka man patīk tie skati. Ko vēl tur? Es baigi nepostoju. Pēdējais, ko tu ieliki? Pēdējais bilde ar mani. Kurā vietnē? Instagram. Kur? Es nedzirdēju! Kur? Laiks beidzies. Ko viņš teica? Pasaki. Instagram. Okay. Paldies. Visiem ir kaķi. Tas ir kaut kas iespējīgs laikam. Kad bija tava pēdējā publikācija? Lotan. Es biju Alpos slāpot. Tā ir bilde no turienes. Es viennozīmīgi jūtu atbildību par publikācijām, kādas publicēju, viennozīmīgi arī pret sevi un saviem tuviniekiem. Es, protams, negribu parādīt sevi no negatīvās puses, lai nedomā, ka man vecāki nav man labi audzinājuši. Bet arī par to, ko es arī pats ievērojis tīpaši, kad skaties, ka komentāru sadaļās cilvēki bieži vien arī tic lielai dezinformācijai, tīpaši tas, kas pirmais pasaka viedokli, tam principā ir taisnība, bet arī jābūt ļoti uzmanīgam par ko tu sāki, vai tas faktuāli pareizi, ka arī jo vairāk tu redzi negativitāti un rūpības apkārt, jo vairāk tu liksies to, ka visi tā domā un visi ir tik negatīvi un slikti, tad es cenšos īsti par to negativitāti tik ļoti nerunāt un nelamāties. Tad domīgi skaties, ko tu gribi man pateikt? Apdomāji par tiem saulrietiem? Jā. Labi, bet gan jau ļoti foršs bildes. Bet, labi, Edmund, piedod. Es tev palūkšu aiziet. Paldies, Edmund, par spēli. Paldies, Edmund. Viss labi.
pārliecināšana. Dalībniekiem 20 sekundžu laikā ir jāpārliecina Lotāna, ka viņi lieto sociālos tīklus. Ar kur mēs sāksim? Jā, lūdzu. Jākab, vai tu esi gatavs? Jā. Tavs laiks sāks tagad aiziet. Nu, tad man patīk, es lieku savu kaķi, tikai tā, ka man patīk redzēt, ka es ir pieejams daudz dažādas bildes ar savu kaķi, nevis, ka jāšķiras te galerija telefonā vienkārši un jāmeklē kaķis, viss ir vien kopus vienā vietā salikts. Jā, tas tā kā ļoti, ļoti forši skatīties savu kaķi. Radoša atbilde. Jā. Es neesmu nekad dzirdējis, ka kāds tā kādreiz dara, bet varbūt tas pat varētu būt patiesi. Manuprāt, cilvēks, kas lieto sociālos tīklus, daudz vairāk minētu sociālo faktoru, nevis to, kādas bildes viņš uzņem un cik viņš padalās. Jā, bet varbūt viņš īsti neizmanto, bet tas, kā viņš izmanto, ir tieši savu kaķa dēļ. Matīs, tos laiks sāks tagad aiziet. Es aktīvi piedalos skolas dzīvē, un skolas dzīvē ir sauc mēdīju konti, kuriem kādam ir jāvada. Arī tagad studiju laikos, ejot, būs daudz konti jāvada, un man arī patīk redzēt, ko citi dara un kur citi ir pabijuši un paskatīties, kur kas notiek. Man nav... Ļoti labi iekļāvāties. Komentāri no tevis? Es jau zinu, kur es balsošu ārā. Tev ir jānorāda, kurš blefo, kuram nav sociālo tīklu. Es ar drošu sirdi varu paziņot to, ka Jākab, tev nav sociālo tīklu. Pēc īsa mirkļa jūs dzirdēsiet 10 sekundžu atskaiti, un es aicināšu cilvēku, kurš nelieto sociālos tīklus, pakāpties uz priekšu. Vai noteikumi skaidri? Uzmanību atskaitē. Ko tu runā? Matīs, viņš bija pēdējais, par ko bija. Es nelietoju sociālos mēdījus. Nu, man tā šķita, ka Kata nelieto sociālos mēdījus. Man bija maza nojausma, bet man arī bija maza nojausma par Jākabu. Viņš likās tāds ļoti aizdomīgs, bet man likās, ka nu kā viņam var nebūt sociālai tīkli. Nu, tā kā, es nezinu, man likās drīzāk, ka Martai. Viegli. Un tu vadi skolai sociālos? Nē. Es citiem laiku to darīt, man tas nebija jādara. Man ir tik žēl īstenībā, jo es gribētu redzēt visu, ko tu X-ā raksti, visu, ko sociālos mēdījos dari. Man šķiet, ka pasaulē ir jāuzzina par tavu radošo prātu. Es principā atmetu, aizgāju no sociāliem mēdījiem kā tādu vairāk izaicinājumu sev, un tad ar noteiktu mēķi, pēc kuras būtu atgriezies, bet kaut kā laiks iegājās un pieredze parādīja, ka tomēr es varu palikt palikt nostāk, palikt aizkadrā, un tad man tas iepatikās, un es domāju, ka es varētu to mēģināt turpināt, līdz vienā brīdī es reāli arī sapratu, ka tas aizņem pārāk daudz laika no man apkārt esošiem cilvēkiem. Es redzēju, ka tiešām TikToks ir bezdibens, kurā ir ļoti viegli iekrist, un ir labāk vienkārši neatgriezties. Manā draugu lokā ir gan draugi, kuri ir atteikušies no sociālajiem mēdījiem pilnībā, vai nu manas iniciatīvas dēļ, vai paši no sevis, un ir tādi, kuri ir paskatījušies un sapratuši, ka es varu no kaut kā atteikties, un tad viņi ir ierobežojuši savu mēdīju izmantošanu, savu pavadīto laiku mēdījos. Bet kā tu uzzināji par to, ka var piedalīties šajā šovā? Kur? Putniņš atvedo? Man ir paziņas. Paziņas. Jā. Tas, ka tev nav sociālā mēdīja, nenozīmē, ka tu neesi ļoti labi informācijā. Ziņas lielākoties informāciju es uzzinu no sabiedriskiem mēdījiem, no valdības ziņu portāliem, dažreiz no kaut kādiem rakstiem, un ļoti bieži man informācija vienkārši atsūta, vai tas ir screenshot veidā tieši no sociālajiem mēdījiem, vai arī tas ir kāds raksts vai publikācija, ko man vecāki vai draugi atsūta. Sociālajie mēdīji ļoti, ļoti ietekmē jebkuru no mums. Ja arī tu pat neizmanto sociālos mēdījus, tavi draugi izmanto, un tad tie draugi savus viedokļus pateiks tev, un tu varbūt, un tas tevi ietekmēs. Sociālajie tīkli ietekmē jauniešus pašpārliecības ziņā, ka varbūt viņi paskatās kādu šo te bildi vai video, un viņi padomā, šai personai ir labāka dzīve vai interesantāka nekā man, un es tagad sēžu mājās, kamēr šie cilvēki, es nezinu,
ir kādā pasākumā, ballītē. Varbūt pārējiem kādi komentāri par to, ka jūs tikāt turēt aizdomās par to, kāda bija jūsu spēle, kā jūs jūtaties šobrīd. Es esmu aizskatījis, ka tas ir pirmā, kas tika izbalsota. Piedod. Bet, Es būtu paturējis, ja es varētu. Jo es tā kā klausījos tās aprakstus, un es arī māku dzējot. Es arī būtu ļoti labi uzdzējojis, bet pat vainīgi. Nē, nu, es patiešām lieku savu kaķi Instagramā. Jā, var pastīties. Man personīgi nekad neviens nav teicis, ka es neizskatos pēc cilvēka, kas neizmanto sociālos tīklus. Man tieši saka pretēji, es izskatos, kas varētu būt influencere. Nu, vispār es esmu priecīgs, ka es tiku 3. kārtā. Tas man pārsteigums arī. Bet jā, es lietoju sociālos mēdījus, bet es nelietoju Instagram. Es tikai esmu sev noriebužojis uz YouTube, jo es pats cenšos izstāties kā YouTubers. Darot ko? Gaming. Paldies jums, dārgie skaistie viesi. Man ir žēl, man sirds plosās par to, ka es vairāk par tevi nedzirdēšu. Jo kāds cilvēks mums komunicētu caur WhatsApp? Par vēstulēm. Digitālajā vidē esam uzmanīgi, jo nevienmēr ir skaidrs, kas ir īsts un kas nē. Paldies, ka noskatījies šo epizodi un droši dodies noskatīties pārējās 5 epizodes. Atā, mīlīši! Iedomājies! Tā mīlīši! Čau, mīļie! Čau visiem! Fizikos 16+. Paliekat sveiki un nekad neatklājiet savu īsto identitāti.